Bijušā Ogres rajona teritorijas novada turisma nozares attīstībai un Zilo kalnu aktīvās atpūtas bāzes projekta realizēšanai nepieciešamā turisma informācijas centra reorganizācija aizvadītajā nedēļā diskusijas izsaukusi Ogres novada domē. Jautājums tika skatīts arī 15. septembrī Ikšķeles novada domes komitejas sēdē un guva konceptuālu deputātu atbalstu. Pamatā tālāk darbojoties kopīgi ar Ogres kolēģiem, mēs nonācām pie šāda secinājuma, ka būtu jāveido šāda kopīgs uzņēmums. Jaunais publisko aģentūru likums paredz sekojošo pēc administratīvās reformas, ka vairākas pašvaldības var veidot šādu uzņēmumu. Un šeit būtu tāds pirmais projektiņš, kādā mēs varētu iekļauties. Lai piesaistītu turistus, vien pat Ikšķelei, mēs varam te parādīt savu muzeju, mēs varam, es nezinu, vecās kaujas vietas parādīts, Meinarda, aiziet uz kafejnīcu un praktiski arī viss. Ja? Mums ir ļoti maz tādas vietas, kas piesaista klientus. Ogrē ir ļoti analoģiska situācija. Kā viens no galvenajiem iemesliem reorganizācijai atkārtot tika norādīts uz tagadējā turisma informācijas centra darbības trūkumiem, ko izjutis vairākums tuvējo novadu. Esošais arī turisma informācijas centrs, kas bija agrāk rajona padomes veidojums un kā vadošam novadam, tālāk viņš tika pārņemts, Ogres novads viņu pārņēma. Viennozīmīgi man kolēģis Rudzīšs kungs neļaus samelot, un arī ar Balošu kungu es arī esmu runājis, ka ne sevišķi tiem pārējām pašvaldībām savā laikā apmierināja šī darbība, jo tomēr vairāk viņa tika vairāk virzīta varbūt konkrēti Ogres, ja, šajā administratīvā centra virzienā. Pēc ilgstošas un smagnējas diskusijas parakstīts nodomu protokols ar SIA Rīgas mežiem. Tas paredz līdz gada beigām izveidot skaidru sadarbības modeli Zilo kalnu dabas parka teritorijas sakārtošanā un infrastruktūras izveidē. Kad šī virzība varētu būt tālāk nākošā virzība, kad mēs apsaimniekojot šos Zilo kalnus, šo dabas parku, varētu meklēt savā pusē īpašumus, ar ko mēs varētu mainīt, un Rīgas meži būtu gatavi samainīt šos īpašumus un atdot viņus pilnīgi mums, kad mēs būtu šie saimnieki. Tā kā ir no visām pusēm esam panākuši puslīdz kaut kādu vienošanos, kāds varētu izskatīties. Ikšķeles domes deputāte norāda, ka ideja kopīgi attīstīt turisma jomu ir apsveicama. Bažas rada vien finansēšanas kārtība, kurā abas pašvaldības, neskatoties uz iedzīvotāju skaitu, plāno ieguldīt vienādus līdzekļus. Te ir vairāk punktu, kur apmēram lielākā daļa finansējuma gulsies uz Ikšķeles. Plus, izlasot arī vēl nolikumu, priekšsēdētājs tātad šim pasākumam automātiski kļūst Ogres priekšsēdētājs. Nav pretenzijas, bet nav samierības principu ievērot. Kopīgas turisma nozares attīstībā Ikšķeles novada pašvaldība jau šobrīd spērus lielu soli uz priekšu. Kamēr Ogre pieņēmusi vien konceptuālu lēmumu par turisma informācijas centra reorganizāciju, tikmēr Ikšķele ar lēmumu nākamās nedēļas domes sēdē apstiprinās savu dalību. Zanda Treško, Ogres televīzija.